Sveiki visiem! Klusajā pirmsvētku nedēļā mūsu darbi neapstājas. Mēs esam sagatavojuši 4 tehnikas vienības klientiem uz nodošanu. Tātad sāksim ar mazāko tehniku, kas ir 0 pagrieziena pļāvēja, saimkatters ar 15 zirgspēkiem, kurš šodien dosies uz ozolnieku pusi. Nākamais jau mums ir lielāks, klientam lielāka platība, līdz ar to viņam jau vajag lielāku pļaujamo. Un šis pļaujamais šodien mums dosies uz Mārupes pusi. Un tālāk jau mēs dodamies pie traktora, Kijoti traktors CS sērija ar 25 zirgiem, kurš dosies uz Lielvārdas pusi. Un šeit mums ir CK sērijas traktors ar 50 zirgiem, paredzēts jau lielākiem darbiem, kurš dosies uz Limbažu pusi. Šo 50 zirgu spēku traktoru saimnieks ir pasūtījis jau ar uzskari priekšējo, kas ir paredzēta gan sniega lāpstai, gan birstei, pilnībā aprīkojams saimnieka vajadzībām. Un vēl, kas ir forši, šo traktoru var aprīkot arī ar frontālo iekrāvēju, dažādu darbu darīšanai, smilts pārvešanai, un aprīkot arī ar agregātiem, kas ir paredzēti traktora aizmugurē. Varat art lauku vai pļaut zālīti, viss jūsu vajadzībām. Un savukārt šis traktors ar 25 zirgu spēku jaudu būs lielisks palīgs jūsu mazajiem piemājas darbiem. Ar vidus pļauteni pļausiet, strādāsiet, aprīkosiet ar piekabīti, vedīsiet zārus no lauka un viss jums būs pa skaisto. Un tad jau mēs nonākam pie Toro Titāna, kas ir diezgan monstrīgs, liels, jaudīgs un kas viņam ir forši. Jūs ar viņu varat iebraukt pat mežā, jo riepas, rāmis ir paredzēts smagiem darba apstākļiem. Viņam ir komforta maija raida sistēma. Jūs droši braucat mežā, pa nelīdzenumiem, jums mugura, visi būs vienkārši komfortā. Paldies jums, klienti, kad jūs uzticaties Ferrusam, uzticaties šai tehnikai. Mūsu darbi ir šonedēļ noslēgušies. Mēs dodamies baudīt svētku brīvdienas. Atā!